Сначала послушайте рассказ без перевода. Рассказ будет звучать медленно. Постарайтесь понять общий смысл и уловить знакомые слова. Дальше рассказ будет повторен с переводом. В описании вы можете найти и ознакомиться с инструкциями, которые вам помогут добиться эффективных и быстрых результатов. Успехов в изучении латышского языка. Mans ceļš no Parīzes. Parīzē viss bija kā pasakā. Skaistas ielas, garšīgi krosāni, smaidoši cilvēki. Es biju laimīga, bet atpakaļ ceļš. Tas bija īsts murgs. No rīta es devos ar metro uz lidostu. Bija tikai 2 pieturas palikušas, kad vilciens pēkšņi apstājās. Visiem lika izkāpt, bez paskaidrojumiem, bez laika vai informācijas, kad brauks nākamais vilciens. Es uzrunāju kādu meiteni un vaicāju, kā vēl es varu nokļūt uz lidostu. Viņa laipni paskaidroja, ka pilsētā kursē autobuss. Es izgāju ielās, bet redzēju, ka autobuss brauc reti. Ļoti reti. Es mēģināju izsaukt taksometru ar aplikāciju. Neviens šoferis negribēja pieņemt mana pasūtījumu. Es sāku nervozēt. Par laimi, ka biju izgājusi no viesnīcas agrāk nekā vajadzēja. Tad es nolēmu atgriezties metro. Varbūt tomēr viss sāks darboties. Kad ierados, vilciens tieši aizbrauca. Man bija sajūta, ka tūlīt sāks birt asaras. Es paskatījos uz tablo. Nākamais vilciens pienāks drīz. Un tiešām pēc dažām minūtēm es jau biju vagonā. Lidostā es ierados laikā, bet problēmas vēl nebija beigušās. Drošības pārbaudes zonā notika vēl viens nepatīkams pārsteigums. Es stāvēju rindā ar mugursomu uz pleca, kad sajūtu, ka kāds aiz manis tai pieskaras. Es pagriezos, cilvēks aiz manis novērsās. Somas rāvēslēdzējs bija vaļā. Par laimi nekas nebija pazudis. Pēc visa, kas jau bija noticis, šis bija kā vēl viena pārbauda maniem nerviem, un, diemžēl, tas vēl nebija beigas. Lidmašīnā visu laiku bija turbulence, un blakus sēdēja mazs bērns, kurš gandrīz visu ceļu raudāja. Tikai tad, kad es atgriezos mājās un ieraudzīju savu mīļo kaķeni, es beidzot varēju atviegloti uzelpot. Es biju mājās, un tas ir galvenais. Mans ceļš no Parīzes. Parīzē viss bija kā pasakā. Skaistas ielas, garšīgi krosāni, smaidoši cilvēki. Es biju laimīga, bet atpakaļ ceļš. Tas bija īsts murgs. No rīta es devos ar metro uz lidostu. Bija tikai 2 pieturas palikušas, kad vilciens pēkšņi apstājās. Visiem lika izkāpt, bez paskaidrojumiem, bez laika vai informācijas, kad brauks nākamais vilciens. Es uzrunāju kādu meiteni un vaicāju, kā vēl es varu nokļūt uz lidostu. Viņa laipni paskaidroja, ka pilsētā kursē autobuss. Es izgāju ielās, bet redzēju, ka autobuss brauc reti. Ļoti reti. Es mēģināju izsaukt taksometru ar aplikāciju. Neviens šoferis negribēja pieņemt mana pasūtījumu. Es sāku nervozēt. Par laimi, ka biju izgājusi no viesnīcas agrāk nekā vajadzēja. Tad es nolēmu atgriezties metro.
Varbūt tomēr viss sāks darboties. Kad ierados, vilciens tieši aizbrauca. Man bija sajūta, ka tūlīt sāks birt asaras. Es paskatījos uz tablo. Nākamais vilciens pienāks drīz. Un tiešām pēc dažām minūtēm es jau biju vagonā. Lidostā es ierados laikā, bet problēmas vēl nebija beigušās. Drošības pārbaudes zonā notika vēl viens nepatīkams pārsteigums. Es stāvēju rindā ar mugursomu uz pleca, kad sajūtu, ka kāds aiz manis tai pieskaras. Es pagriezos, cilvēks aiz manis novērsās. Somas rāvēslēdzējs bija vaļā. Par laimi nekas nebija pazudis. Pēc visa, kas jau bija noticis, šis bija kā vēl viena pārbauda maniem nerviem, un, diemžēl, tas vēl nebija beigas. Lidmašīnā visu laiku bija turbulence, un blakus sēdēja mazs bērns, kurš gandrīz visu ceļu raudāja. Tikai tad, kad es atgriezos mājās un ieraudzīju savu mīļo kaķeni, es beidzot varēju atviegloti uzelpot. Es biju mājās, un tas ir galvenais.